Halo! Čau! Kā jau jūs esat droši vien pamanījuši, manējā matu krāsa mainās, ja ne pa dienām, tad pa nedēļām vismaz. Un, jā, šodien laikam ir tas beidzot brīdis, kad es iziešu cauri visam savu matu ceļojumam. No sākuma līdz beigām. Nu, protams, viss sākās 25. martā 2000. gadā. Jā, man ir 17. Kad es piedzimu. Un šis ir, protams, 3 gadus vēlāk. Ventspils akvaparks. Bet es nevaru, es biju tik jauks bērns, es izskatījos tik jauki, es nespēju, kāpēc es nevaru būt tikpat jauki tagad. Es tiešām nesaprotu. Nu, man mata tagad dabīgā krāsa ir brūna, tāda tumša, tāda diezgan norma, tāda bišķi pelēcīga. Šī bilde. Es izskatos tik jauka, vēl joprojām tik jauks bērns. Kāpēc es nevaru būt tik jauka? Es tiešām nezinu. Šī bilde ir stāsts atpakšā. Nu tātad, šī ir, kā redzams, man 4. dzimšanas diena. Un īsim 4. dzimšanas dienas es laikam izdomāju nogriezt sev čulku. Nu, pagātni atkārtojas, kā jau jūs visi redzat, bet, nu, 3-gadīga meitenīte. Es biju jau tad savage, riktīgākā. Jā, tātad šī ir man dzimšanas dienas ballīte, mēs tikko pārlicām 3 gadus uz priekšu. Un tā ir man kaut kāda meitene, kas bija uz man dzimšanas dienas ballīti. Bet jā, es jau biju rockeri jau. Šur. Un batuts istabā. Cik ļoti normāli ir tas dzīvokļu ēkā. Nu, 7. stāvā. Viesistabā. Batuts. Jā. Vai jūs zinājāt, ka es vispār esmu filmējusies filmā? Filmu zvaigzne, nu labi, man tur bija jāparāda mēle, kas tā aina ilga 2 sekundes. Un tā filma bija nereāli garlaicīga, bet, ja jūs gribat varat noskatīties to filmu Ķīlnieks, es nezinu, nu jā, viņš Ķīlnieks. Viņi ir kaut kāds latviešu un austriešu vai kaut kas tam līdzīgs kopdarbs. Es neatceros, tas bija ļoti sen, es nezinu. Es tikai atceros, kā es skrēju augstpēdinē, nu, šī tāda papēdīta pa lidlauku un nokritu un nobrāzu ceļus. To gan es atceros. Tālāk. Šo bildi es nevarēju neielikt. Nu, es tā kā vienkārši gribēju pateikt, ka es neesmu mainījusies, tikai izskatā, nu, es tā kā... Jo tālāk, jo trakāk. Gari mati. Nu, protams, bungas, nu... Kur nu es bez bungām, labi, es vairāk bungas īsti nespēlēju, bet... Stilu. Es reāli tiku pie bungām, es biju tik laimīgs bērns. Un es tā kā, šī bija kāda 5. klase, man šķiet. Jā, un iepazīstētās, tā ir Elza Luīze, jūs esat redzējuši jau viņu manos iepriekšējos video. Nu, skaistas meitenes, skaistas. Jā, tā ir kaut kāds 11 gadiņš. Nu, forši man 11, man bija blondi mati. Bet man viņas nokrāsoja, no es izbalnoju. Es tā domāju, es neatceros. Es tikai zinu to, ka man vienā brīdī bija rīži mati. Ak, Dievs. Kāpēc? Tā kā, tik slikta bilde. Tik nereāli slikta. Un tā kā, foto cīņās vēl ielikt, ak, Dievs, tik krūti. 12. gads, un tas prikals, kad visiem izskoties sāni, un es biju baigi krutā, vai ne, es izskatos pēc tāda maza cilvēka ādā, es nespēju. Nu jā, šajā bildē es esmu paaugusies, jau izskatos mazliet vecāki par 12. Jā, mans matu ceļojums sākās tajā brīdī, kad es sāku taisīt video, nu kaut kad, es nezinu, janvārī. Es beidzot mammu pierunāju man nokrāsot gaišākus matus. Un mēs krāsojam ar krāsu, mēs nebelinājām, mēs krāsojam. Un tas bija kādas ļoti daudz mēnešus. Līdz man viņi palika gaiši, un labi viņi bija gari, bet viņi bija tādi dižganīgi. Bet viņi bija gari, bet viņi bija arī diezgan sabojāti. Bet viņi bija diezgan gari. Un tad man vēl auga saknes.
vēl joprojām gadi, un šis bija tas brīdis, kad viņi ļoti gaiši, un, protams, tad es nokrāsoju viņas ogām, kā jau jūs visi zināt, Elzas Ozot izdomājums, es lepojos, es domāju, ka neviens cits to nebija izdomājis pirms manis. Nu, labi, gan jau bija, bet neviens nebija ielicis YouTube pirms manis, un es uzņemos autortiesības. Un tad bija tas brīdis, kad 14, nē, tas nebija 14 gads. 15. gada augustā, jā, man šķiet, es nezinu, vai arī 16. Nē, man nav nejausmas īstenībā. Es vienkārši pierināju māti, man nogriez matus. Es pat nebiju pie frizēra, es vienkārši mājās. Mamma apsēdināja, tad šņikāja tur kādu laicīgu. Un klausieties, tagad, protams, drogās ir visas tās kolorista krāsas un tādas lietas, viņas iziet baigi ātri ārā arī, jā, bet, manos laikos es izmantoju krāsojušo šampūnu, kas bija ķiršu krāsojušais šampūns, un tad es viņu vēl atšķaidīju ar kondicionieri. Un tādā veidā es dabūju rozā matus, vai arī tādas sarkanas, kur nebija īsti skaisti. Bet, šeit ļoti skaisti rozā. Tāda īstenībā viņi bija rītīgi nice. Man patikās. Un tad ļoti rozā. Un tad, pienāca tas brīdis, kad es atkal gribēju kaut ko mainīt. Un man visu laiku bija tikai bijuši rozā mati un tā, nekas tāds, vienkārši. Un tad man bija tāds, labi, es nokrāsošu brūnus atpakaļ. Un tā es nokrāsoju sev apakaļ brūnos matus. Un tad es viņiem tur atļauju bišķīt augt. Man šķiet, es neatceros. Un tad man atkal gribējās krāsu, un tad es atkal paņēmu. Man šķiet, ka es paņēmu vienkārši to pašu krāsojušo šampūnu, kurus jau biju izmantojusi iepriekš. Bet tikai tad man bija gaiši mati, un tāpēc viņi izskatījās normāli. Un tagad es nokrāsoju, vai arī tā bija cita krāsa, es nezinu, kaķi, tīmies. Tā kā man ir bijuši visas varīksnes krāsas, jo varavīksnē nav melna. Es pat nezinu, kas te vairs notiek. Sarkanā krāsa izgāja. Jā, šitā drīzāk. Un tad sarkanā krāsa izgāja. Atkal pagāja laiks man šeit, kad es pat viņus nogriezu. Es nezinu, es neatceros, tas bija sen, tā vairs nav patiesība. Bet tad vienā dienā es viņus izdomāju izbalināt, galus. Un tad sekoja, protams, meleņu matu krāsa. Un tad tās meleņas neko baigi daudz nedēva, viņas bija diezgan, nebija tā smuki krāsaini, viņas vienkārši bija tā kā gaiši, tāda liglīgi. Un tad es izdomāju, nokrāsošu vienkārši uz zilus matus, kāpēc nē? Vai ne? Kāpēc nē, zili mati? Kāpēc ne? Un atkal ir zili mati. Pagātnē atkārtojas. Jā, burvīgi bilde ar maniem ziliem matiem. Un tad es viņus izdomāju nogriezt atkal. Man tā kā visu laiku bija tāds, es nogriezīšu matus. Un tad es viņus atkal nogriezu. Un tad bija tas brīdis, kad es nogriezu arī visu savus gaišos galus, un tad man gribējās atkal gaišas galus, un tāpēc viņas izbalināju atkal. Un tad es viņas atkal nokrāsoju zilus. Un tad man viņa galko gāja, es nezinu, pat melenēm, vai arī tur bišķīt rozā. Nezinu, kā es miksēju visas tās krāsas kopā. Bišķīt rozā, tur lilā, tur sanāk ar zilo, un tad kaut kā tā es tur darīju, un šī ir ļoti burvīga. Īstenībā man patīk tā krāsa, kas man ir matos, es tādu gribētu, bet, kaut kā vairāk. Tas kaut kā smuka bildē izskatās vienkārši. Jā, tad es tur dzīvojos par to lilā matu krāsu, tad es izdomāju sev nogriezt čolku. Es nezinu, tad tā bija tāda ideja, būs kā būs, un tad es tā kā uztaisīju fake čolku, tā kā es saliku savus matus, tā kā, tā, kad izskatās, ka man ir čolka. Un tad cilvēki teica, jā, tev čolka riktīgi nice izskatās, un tad es uzprasīju, vai jā vai ne, un tad man vairāk cilvēki pateica, jā, un tad man teica, labi. Un tad es nogriezu savu čolku. Un tā kā es vispār neesmu bijusi pie frizieru. Es vienkārši pati griežu savu čolku. Un tad bija tas brīdis, kad es izdomāju izbalināt savus matus, kamēr viņi vēl bija lilā. Nedariet tā. Tā kā nopietni, nē. Nē. Un šādi
reāli man sanāca zaļgaļu mati. Un man sanāca tā, tāpēc, ka tā lielā krāsa bija radīta no zilās matu krāsas, no zilā dēmona, kas ir Valrekas atradums. Un tāds saimniecība preču veikals Valreka, tā kā reklamēja tagad, jā, Valmierā. Un tas ir zilais dēmons, sajauks kopā ar kaut kādu drogu, rozā krāsu. Un tā rozā krāsa, protams, izgāja, bet tas zilais dēmons negribēja atkāpties, un viņš vienkārši atstāja zaļu. Un tad es izdomāju, nu kāpēc nē, es to varu iznest. Un tad es vienkārši dabūju zaļo matu krāsu, un tad es vēl nokrāsoju zaļus matus. Un tad es izdomāju, es varu izbalnēt arī čolku. Un tad es izbalnēju gan savus zaļos matus, no kuros, protams, jau bija izgājuši diezgan ļoti. Un arī čolkas izbalnēju. Un, nu tad man bija kāda laiciņa. Un tad man bija visādi mati īstenībā. Turpat bija dienas, kad man mainījās matu krāsas. Vienu dienu tādu, otru dienu tādu, trešo dienu vispār kaut kādu citādāk. Un, nu, vienu dienu man bija kādi gaiši mati. Ar tādiem zilēm, tā kā, jo es tur izmazgāju viņus vēl tā kaut kādu pelēko, kaut ko tam līdzīgu, toneri. Tad vēl man bija. Nākamajā dienā man bija violeti, tāpēc, ka es viņas bišķīt nokrāsoju. Un tādu ļoti atšķaidītu krāsu. Un tad es izdomāju, man vajag zaļus matus atkal. Būšu aļļa. Un tad man kaut kā neaizgāja. Tāpēc, ka es centos, bet man nesanāca, un man pie tam čolka nebija tik sabojāta, kā šitie mati neuzsūcas ar to krāsu tik ļoti. Un tad beigās bija tā, ka man bija koši zaļi mati. Es reāli uztaisīju no tās zilā dēmona un kurkuma. Kurkuma ir garšviela, es uztaisīju matu krāsu. Un tas darbojās, reāli sanāk zaļi mati. Jo kurkuma krāsot zelteni. Un tad es vienkārši nokrāsoju savu čolku zilu. Es nezinu, kāpēc tā izdarīju. Bet, nu, varbūt arī labi. Jo beigās esmu nonākusi pie šādas matu krāsas. Tādas zilas, un man čolka arī ir zila, ja jūs neredzat, es nezinu, vai jūs redzat vai neredzat mašīnu. Es nezinu, vai jūs redzat vai neredzat, kamera pārāk tālu. Jā, īstenībā laikam tas arī ir viss. Vismaz līdz šim brīdim. Bet man tiešām šķiet, ka manējās matu ceļojums ir diezgan beidzies. Jo es domāju, es vienkārši atstāšu šos matus, kamēr viņi būs. Varbūt ielikšu vēl bišķis kaut kādu rozīgo tonīti, bet es vairs nekad neiešu apakaļ uz zaļo. Es pamēģināju, bet man nesanāca, un tāpēc es padevos. Jā, meh. Ir labi, bet reāli cilvēki brīnās, kā man vēl nav izkrituši mati, bet es arī brīnos. Es tiešām brīnos. Laikam paveicās. Jā, es ceru, ka jums arī neizskatīs matu, un es ceru, ka jūs vēlēties iedvesmu no šī video, un es vispār ceru, ka kāds noskatījās tik ilgu video. Man vienkārši vajadzēja apkopot visas manas matu krāsas vienā vietā. Jā. Jau labi. Šis video jāsmontē. Vai peace? Nē, bet čolka ir laba lieta.